Caur gadiem ilgo intensīvo cīņu brīvie apgaismotāji ir varējuši sasniegt šīs neaptverami šausmīgās situācijas izpratni un apkrāptās tautas apziņu. Arī Tims Gīlens savā jaunajā dokumentālajā filmā Monopols, kam pieder pasaule, to ir ļoti spoži aprakstījis un pierādījis. Un šis šausmīgais stāvoklis ir tas, ka visa mūsu pasaule ir nokļuvusi viltīgo oligarhu, plutokrātu un nežēlīgo naudaskāro valdnieku grupu taustekļos. Viņi pārvalda ne tikai visus mainstream mēdījus vai komunikācijas ceļus, nē, viņi pārvalda visu naudu, visus līdzekļus un iekārtas, ar kurām mēs strādājam un rosāmies un sildāmies, un. Viņiem pieder praktiski viss, ko mēs sev nopelnam līdz pat tam, ko mēs ēdam un dzeram, ko mēs velkam mugurā, ar ko mēs pārvietojamies, ko mēs pasūtam un tā tālāk. Bet tādēļ, ka šie pašpasludinātie pasaules valdnieki darbojas ļoti grūti caurskatāmās, slepenajās savienībās un struktūrās, tad viņu tumšo spēli līdz šim varēja atklāt sabiedrībai tikai caur sociālajiem mēdījiem, un proti caur smagu, brīvo apgaismotāju tīkla darbu. Taču tagad šī apziņa par viņu tumšajiem pasaules valdīšanas plāniem ir nonākusi līdz tautām tik noteikti, ka caur to slepeno savienību elitēm ir, es teikšu, iestājies sava veida spazmatiskais šoks. To, kā šīs elites savā šokā tagad rīkojas un kā tās tiek ar to galā, mums rāda avīžu raksti, ziņas, sarunas televīzijā un tā tālāk, kurās arvien vairāk uzkūda paniku sabiedrībā. Un tas notiek, protams, caur viņu nopirktajiem mēdījiem. Tajos viņi pasaulē arvien vairāk iekaļ to, ka mūsu demokrātija esot lielās briesmās, un proti tādēļ, ka nekontrolējamā apgaismošana pakāpeniski esot sasniegusi oficiālo informācijas tīklu. Tas ir kompliments visiem brīvajiem apgaismotājiem, taču pēc tam tiks meklēti vainīgie, kas būs paveikuši šo varas pārbīdīšanu prom no nopietnā sabiedriski tiesiskā ziņu dienesta. Sākas jauns process. Tas nozīmē, ka ne tikai šie vai tie brīvie apgaismotāji, kā piemēram Klāt TV, turpmāk atradīsies mēdīju apmelojumu krustugunīs, bet tagad arvien pieaugoši arī it kā valsti apdraudošās PR aģentūras. Tās aģentūras it kā ar mērķtiecīgām apmelošanas kampaņām, kā viņi saka, un ar viltus informāciju manipulējot visas iespējamās vēlēšanas dabiski, vienmēr labējo interesēs. Tās dabiski tiek vainotas visu brīvo apgaismotāju mērķtiecīgā instrumentalizēšanā saviem nolūkiem. Tas ir tieši tas, ko aukliņu vilcēju elite jau gadu desmitiem paši dara ar visām tautām un ar saviem sāncenšiem. Tieši to viņi tagad pārmet saviem sāncenšiem. Viņi maskējas ar to, vai saprotiet? Viņi novēršās no tā, ko dara paši. Un, lai pierādītu to, ka arī vācu politiķi ir kļuvuši par šo ārkārtīgi bīstamo mēslu metēju PR aģentūru upuriem, viņu nopirktie sabiedriski tiesiskie masu mēdīji nesmādē vairs arī kriminālas akcijas. Tas ir viņu līdzstrādnieki. Es te došu piemēru par vācu mēdīju NDR, RBB un Phoenix kopproduktu. ARD, žurnālists un elites kalps Pēters Kreislers tur ļauj sevi, es teiktu, iznest uz skatuves kā viennozīmīgi nosodāmas rīcības paraugu. Ko viņš dara? Viņš attēlo Berlīnes PR aģentūru totāli nepareizā identitātē. Viņš vilto izziņas, krāpjas ar dokumentiem, vai saprotat, vilto dokumentus, un tad viņš kopā ar aģentūrām taisa savas jaunās tīkla eksistences fiktīvās pēdas. Viņš uzdod sevi par Hansu Peteru Švarcu un melo, ka viņš esot Vācijas vēlēšanu cīņu stratēģis. Ar šādu faktu identitāti un dabiski melotu partijas piederību un visu citu iespējamo, viņš iezogas agrāk minētās PR aģentūras kodolā, kuru viņš faktiski ienīst. Un tad kopā ar Gezīnu Envaldi, kura ir viņa filmas līdzautore, viņš uzdrošinās to visu prezentēt un proti atklātībā.
Šo savu prettiesisko spiega projektu, un tas notiek raidījumā Story in Ashton. Un, protams, tas tiek pasniegts kā nekaitīgs, ārkārtīgi neparasts eksperiments. Kā viņi pēc tam to publicē. Nē, tā bija krimināla akcija, kas ierosina tautu to atdarināt. Pavisam nekautrējoties, Kreislers rāda, kā viņš ar slēpto kameru un mikrofonu izspiego dažādus dienestu un privātās sfēras cilvēkus, pilnīgi ignorējot datu aizsardzības likumu. Un tad šie cilvēki ir caur un caur apmeloti. Un jā, kā viņš pats saka, viņa smalki izplānotais, es teikšu, privātais slepenā spiega pasākums, taču galu galā kalpojot labam mērķim. Un kāds ir šis mērķis? Pasaulē ir jāuzzina par šī ārkārtīgi ietekmīgā vēlēšanu cīņas stratēģa eksistenci, kas tā ir kļuvusi bīstama. Ar savu 44 minūšu dokumentālo filmu šis identitātes viltotājs dabiski neapsūdz pats sevi vai savu sabiedriski tiesisko darba devēju. Nē. Pasaulē tikai ir jānodrab no vienas sugas bezsirdsapziņas uzskatu taisītājiem un viņu metodēm, un proti vispirms jau tā vēlēšanu cīņas stratēģa priekšā, kurš ienīst viņus tos, kuri it kā jau ir izraisījuši Brexitu un uzvarējuši Donalda Trumpa vēlēšanās. Redziet, caur kādiem sabiedrisko un tiesisko masu mēdīju un viņu sameistaroto mainstream aģentu krimināliem paraugiem pasaules sabiedrība tiek iedzīta trauksmē, brīdināta un pat padarīta līdzvainīga. Caur uzspiesto radio televīzijas finansēšanu no tautas nodokļiem. Kāds izsmiekls! Bet tagad izšķirošais punkts. To, ko brīvi apgaismotāji varēja pierādīt ievadā minētajām elitēm un manipulatīvajiem globāli stratēģiem gadu desmitiem ilgi, tieši to šie mainstream īpašnieki tagad caur saviem mazajiem žurnālistu pakalpiņiem piešuj kaut kādiem slepeniem tautas manipulatoriem no Londonas, piemēram, Howard Assations aģentūra tur tika izcelta kā pasaules vislabākā dezinformācijas aģentūra, un tā tika nostādīta mainstreama tautas naida fokusā. Tātad kopumā šajā dokumentālajā filmā visas brīvo apgaismotā izlaušanās tīklā tiek nolādētas un, dabiski kā vienmēr, kopā ar labējiem radikāļiem, ar AfD, un tiek pieskaitīta nošaujamo lokam. Ja es būtu vācietis, tad es jau tādēļ vien vēlētu tikai par AfD. Es saku, ejiet vēlēt, neizlaidiet vēlēšanas, taču slēptie mainstream īpašnieki nomanipulē visus sāncensīgos apgaismošanas cīnītājus ar vienu naža vēzienu. Atpazīstiet tos. Viņi dokumentālās filmas sākumā gan ir nosaukti par Londonas šausmīgo uzskatu manipulātoru upuriem, taču pēc tam netieši tiek nosaukt arī par bīstamiem viņu līdzdarboņiem, jo tie uzskatu manipulātori savas politisko mēslu kampaņas nevarētu piedāvāt zemāk par 800 000 mārciņām, kā viņi saka. Un tad nu atkal nāk tas, kam bija jānāk. Elites zem tepiķa melu vergs ir ienesis spēlē izšķirošo pienākuma faktoru. Atpazīstiet to. Ko viņš dara? Viņš savas filmas nobeigumā dod vārdu dažādiem ekspertiem vai nu politiķiem, kas vienlaicīgi ir arī kāda slepenā apmaiņas komisijā vai kādam citam drošības ekspertam, un tie visi kopā tad sasien kopā šo maisu tā, ka vienīgā izēja no šīs bezatbildīga lielās tautu manipulācijas ir tikai vairs iespējami visātrākā totālās kontrolas ieviešana pār visu brīvo tīklu. Vai jūs saprotat šo triku? Un tagad izšķirošais ir tas. Kopumā viss tas skaidri parāda, cik paniski elites jeb mainstream īpašnieki cieš no tā, ka brīvajiem apgaismotājiem ir tik krasi negaidīti lieli panākumi internetā. Neskaitāmos sabiedriski tiesiskajos televīzijas raidījumos tādēļ jau sen valda gars, kas prasa neatliekami nepieciešamo totālo kontroli pār visiem sociālajiem tīkliem. Visur pavisam atklāti tiek fokusētas lielās briesmas, ka politiskais korektums, tas ir mainstream uzskati, drīz var pavisam apgāsties, ja vistuvākajā laikā pasaulē nenotiks radikāla iejaukšanās digitālajā uzskatu brīvībā. Tas ir kompliments visiem brīvajiem apgaismotājiem. Tas ir kompliments. Neklausieties šīs sazvērstības formulas
ar baiļu zaķa ausīm, bet drīzāk ar cerības pilna frontes cīnītāju ausīm, kas pastāvīgi saņem jaunu cerību. Tas nozīmē, ka mēs esam tuvu mērķim. Ja mēs tagad neatlaidīsimies, bet uzreiz ķersimies pie pirms starta izlaušanās, tad es teikšu, ka mēs vēl mūsu dienās varēsim uzvarēt šos slepkavnieciskos pasaules valdniekus. Es esmu par to stingri pārliecināts. Taču šajā punktā mēs nedrīkstam kļūdīties. Mēs nedrīkstam nemaz zaudēt laiku. Mēs nedrīkstam vairs apmaldīties blakus lietā vai sevis, glābšanas projektos un tā tālāk, kā tas nepārtraukti notiek. Mums tagad tiešām ir cieši jāturas kopā un nedalīti jāpieķeras vajadzīgajām prioritātēm. Viss sekundārais ir steidzami jāatpazīst kā sekundārs un jānoliek malā. Un es jums tūlīt pateikšu, kas ir neatliekama prioritāte un kas ir sekundāra. Lūdzu, paļaujieties tagad uz mani un sekojiet manam aicinājumam, lai mēs īsi pirms mērķa neizdarītu nepiedodamas kļūdas. Daudzi klātēvē raidījumi jau ir metuši pietiekamu gaismu pār Davosas slepenās savienības web mērķiem, kurus mazais zellis Klaus Švabs ir izpļāpājis zem jaunā atslēgas vārda Great Reset. Pasaules valdības elites steidz mums atņemt nevien jebkādu runas brīvību, bet viņi pūlas mums atņemt arī jebkādus īpašumus. Atņemt visu kustības brīvību un aizliegt visas tiesības. Un tagad jautājums, ko mēs pavisam praktiski pret to visu varam darīt? Vispirms es pateikšu, ko mēs noteikti nevaram darīt. Neskaitāmie brīvi apgaismotāji sakarā ar panisko pasaules stāvokli ir iebēguši dažāda veida sānceļos vai pirmajā vietā nolikuši paša autarķiju, jeb pašapgādi. Protams, tā jau nav nekāda kļūda, ja jūs pēc vajadzības nodrošinaties ar vajadzīgajām lietām, apgādājat sevi vai pārbaudat visu papildinat, tas arī viss ir pareizi. Arī sagādāt labus rezerves krājumus. Vislabāk uz vairākiem gadiem, tas ir labi, bet ir milzīga kļūda to visu padarīt par visaugstāko prioritāti, ja tas liek jums vēl neizlauzušos apgaismes cīņu pret mainstream apžilbināto vairākumu pamest novārtā. Vai saprotat? Tādēļ nepārtrauktai apgaismošanas cīņai mums visiem ir jāturpinās kā pirmajai prioritātei, un tai jātiek pastāvīgi intensificētai, kamēr mēs tiešām būsim izlauzušies līdz absolūtai virsrokai tautās. Mēs esam par mata tiesu no uzvaras, tādēļ neatlaidīsimies. Bet es jums garantēju to, ka mums nepalīdzēs nekādi pašu glābšanas raundi, ja mēs tieši šajā apgaismes cīņas gala fāzē padosimies. Jo panikā nonākušie paši pasludinātie pasaules valdnieki taču taisās mums atņemt visas tiesības uz zemi, neaizmirstiet to. Viņi grib visus jūsu īpašumus, atraut mums visas tirdzniecības iespējas, mums visiem. Ja mēs tagad šo informācijas karu sinerģiski kopā ar visiem apgaismotājiem caursitoši neuzvarēsim, tad es jums saku, ka ar ieroču varu tiks mēģināts atņemt mums visas iespējas, uz ko mēs vēl tagad ceram šur un tur. Ja viņiem tas izdosies, tad nepiepildīsies neviens pašizglābšanās plāns. Par to es esmu stingri pārliecināts. Jo pilnīgi viss notiks citādi nekā, es teikšu, visādi māņu pulciņu un pašpalīdzības grupas sevī jau to ir izdomājušas. Nenotiks tā. Es saku, ka panikā nonākušās elites turpmāk savu tautu apgraizīšanu izdarīs diktatoriski, daudz krasāk, nekā viņi to darīja koronas mēģinājumu laikā. Tas bija tikai tāds testa balons, tāds mazs, lai iztestētu mērķtiecīgi kultivētā tautu apmuļķojuma gatavības pakāpi. Atzīstiet to, lūdzu. Un tā es savelku kopā. Ja mēs, brīvie apgaismotāji, tagad šo informācijas karu neuzvarēsim, tad drīz varētu nepalikt vairs nekādas likumīgas iespējas nodot mūsu labākās zināšanas vēl joprojām mēdīju apkrāptajai tautai, jo elitēm ir stingrs nolūks pārvērst šo pasauli par vergu valsti, kāda vēl nekad nav pastāvējusi. Tādēļ lietojiet savu vislabāko laiku un enerģiju, jā, visu jūsu koncentrāciju, jūsu labākos spēkus,
un investīciju tajā apgaismošanas cīņā, kas vēl joprojām nenotiek. Mēs neesam vēl izlauzušies. Uzmodiniet visus jums pazīstamos vēl novērstos apgaismotājus, izplatiet šo uzsaukumu viņiem. Izplatiet to arī visā pasaulē. Ieņemiet nepārtraukti jaunas zemes, teikšu tā, neatlaidīgi apgaismojot vēl visus nezinošos. Ejiet pie nezinošajiem, vai saprotat? Ņemat līdzi kompaktākos un labākos apgaismošanas materiālus, kādus vien jūs varat atrast. Un nenoguruši turpiniet lobēt savus deputātus, savus politiķus, arī skolotājus, mācītājus un visu veidu partijas. Taču nelobējiet nevienu sīku mainstreama rokaspuisi, tos mazos žurnālistus. Nebeidziet pienest šī vispasaules puča pierādījumus juristiem, advokātiem, tiesnešiem, policistiem. Lietojiet savu fantāziju visur, kur jūs nonākat, tas iedaras visur. Bet es jums lūdzu, neizdaliet sliktus materiālus, kuriem var pamatoti iebilst, piemēram, kur nav pārbaudītu avotu. Jā, un mans vēl pēdējais vērtējums. Vai nu mēs visi sinerģiski kā viens vīrs ķeramies pie šī lielā pirms finiša izrāviena apgaismošanas cīņā, vai nē? Pēc manām domām tas varētu izšķirt ap vesela gadu tūkstoša vēstures likteni. Tādēļ lūdzu ņemiet šo manu uzsaukumu nopietni. Tas ir svarīgi. Es esmu Ivo Saseks, kurš no 1977. gada stāvu Dievu priekšā.